Dati par cilvēku maksātspēju patiesībā ir šokējoši, pat vairāk kā šokējoši. Tikko atgriezos no juridiskās komisijas sēdes, kur citas starpā likuma anotācijā parādījās dati par cilvēkiem, kas saulaicīgi nav spējīgi nokārtot savas kredītsaistības līdz 15,000 eiro. Un ziniet ko? Šo parādnieku skaits ir gada laikā pieaudzis 2,5 reizes. 2,5 reizes. Vairāk ir cilvēku tādu, kuriem rodās grūtības saulaicīgi nokārtot savas saistības. 24,905 pieteikumu viena mēneša laikā, pagājušā gada, 25. gada augustā, 24,905 pieteikumi tiesā. Tas vienkārši ir šokējoši, un tas liek padomāt patiesībā, kādā valstī mēs dzīvojam, kas vada valsti, un vai tie cilvēki, kas vada valsti, reāli apzinās to situāciju. Kādā dzīvo Latvijas cilvēku šodien? Un kāds ir viņa plāns, jo viss tas, ko mēs dzirdam par 4x4, tas ir tikai vārdos. Kas vada valsti un uz kurien vada? Man trūkst vārdu.